Un lūk, sākās sacensības tiesneša skaita aizrāda, un mēs iesim pie ļoti pieredzējušiem svarbumu spēlējiem pajautāt, cik sainā ir svaru bumbu celšana Latvijas valsts. Latvijas valstīs un svētīgs atjaunošanas 92. gadā, kas dibināta mūsu federācija. Un vispār šis sports ir zināms, ko 86. gadā, kad padomu savienības laikā tika rīkots valsts čempionāts, toreiz padomu savienības čempionāts. Un kā mums ir gājis padomu laikos, un kā mums ir gājis tagad neatkarības laikos? Un praktiski mums labākie ziedu laiki ir 2-3 gadus atpakaļ, kad startēju gan es, gan mans kolēģis šodien, kurš startēs Latvijas. Viņi kaut kas tehnikākais pasaules čempions svāru kategorijā līdz 105 kilogramiem. Tā arī pasaules rekords. Un šodien jūs redzēsiet, mēs arī mēs pulksten 10. Mēs šeit šodien startē jaunieši, mūsu jaunieši izlase ir Eiropas čempionātā komandu vērtējumā 3. vietā, un mums redzat uz 3. 4. brīdis valsts izlases dalībnieks, kas vecumā līdz 18 gadiem. Un grib pieminēt, ka dalībniekam būs tātad uz 2. brīdis, ir tikai 15 gadi. Cik gadi? 15. Ar cik gadiem sāk drīkst nodarboties? Mums ir ieteicams sākot no 12 gadu. Tu taču arī esi sporta veikaibojas, arī tur bija rakstīts no 13 ar vecāšanos. To ir izņēmums. Jā, un vai tiešām Lietuvā arī ir šis populārs? Lietuvieši ir viena no mūsu lielākajiem konkurentiem gan komandu vērtējumā, gan atsevišķās kategorijās. Un šodien arī atbraukuši Lietuvas pārstāvi uz šo turnīru. Vienmēr atsaucās Latviju un ierodās mūsu rīkotajiem turnīriem. Jāsaka, skaties, ka šeit būs tīri sakošanās. Bet, es redzu, ka tiešām jums ir Latvijas izlases dalībniekiem ir tiešām, man liekas, ļoti labi apavi un tā, bet savu dalībnieku startē. Varbūt mēs zinām, ka sporta reiz viens ir Lietuvā basketbols, bet vai tiešām šī apavi netraucē viņam uzrādīt labu rezultātu? Šeit ir moments tāds, kad tas atkarīgs no katra sportista vajadzībām. Rēmā to arī zina, ka tur ir savu apavu katram vingrinājumam, tā arī šeit sportistas iemeklēs. Mums ir vienmēr. Ticēsim, ka viņi zina, ko viņi dara, jā. Un kurš šogad jau ir bijusi lielie turnīri? Ir bijusi lielie turnīri vai ir priekšā mums? Pasaules čempionāts šogad notiek Ņujorkā, Amerikā, uz kuru mēs varam tiešām labākos sportistus aizsūtīt. Eiropas spēles pavisam nesen notika mājā Šauļos, un kur Latvijas izlasīja Eiropas spēlēs mācīja konkurenta izceļ 2. vietu. Kas te mums apsteidz lielais kaimiņš? Tieši vēl lielais kaimiņš. Tur ir no kā pasmelties. Laikam gan. Un es zinu, ka nākošajā gadā ir ļoti liels fórums Šauļos. Jūs arī esat iekļauts šajā fórumā, kas būs milzīgs startautisks tas tā kā festivāls. Jā, noteikti mums sportaveids jau startēs kā pilnvērtīgs sportaveids šajās spēlēs, un noteikti mēs gatavojamies uz viens no mūsu galvenajiem sacensībām nākošajā. Un tagad notiek, saprotu, paudžu maiņa, jā, mums? Jā, es pateikšu, ka man ļoti iepriecēja tas, kā jaunie sportisti startē, un arvien katru gadu viņi rezultāti uzlabojās, un jā, Latvijas izlasē noteikti paudžu maiņa, to redzēs, un to es arī domāju redzēsim šodien. Un kur ir mūsu tādi galvenie šī svara bumba attīstības centri valstīs, vai kur citās vietas? Noteikti jāmin, tas ir Jēkabpils, kur šodien pārstāvēt kuplā skaitā, tā ir Ventspils, tā ir Daugavpils, tā ir Balvi, tā ir Rīga, tā ir vēl vairāk pilsētas mazāks, kurās notiek šo centru attīstās pilsētās, kur ir vairāk klubu kā Ventspils, kur ir 3 klubi un konkrēti Saņemies ar kāds katrai reizi. Jā, dalībnieki atbalsta, un kas ir šajā brīdī, kad ir 10 minūtes garais cikls? Kurš ir līdzīgi kā maratonā? Ir kaut kāds brīdis, kad sākas palikt grūti? Ierīgi, ir moments, kā tu vienkārši viens kā pirmēs, ka tu nejūt, ka tu liekas, ka autopilotā strādā. Tāds, tas ir kā to. Mēs redzam, tuvojās 5 minūšu robežu, un šeit jau 20 sekundes paliek līdz brīdis beigām, mēs redzam tādu vadībā. Un tā, atbalstīt latviešus, paliek 10 sekundes. Vēl 2 reizes. Labāk! Labāk! Noturēt! Labi! Jā,
4, 3, 2, 1, stop! Malas, Labi ir, Gostādi ir uzreiz tajā mini sacensībās par lietuviešiem un latviešiem 15 gadi, interesanti, jā. Kristaps Zenīts, 15 gadi. Kristaps ir cik gads, viņam vajadzētu spēlēt basketbolu.